mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza futuro, haces ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Nevar saprast, kā izbraukt šo krustojumu. Man vajag šitā. Es nezinu pat no kuras joslas man jābrauc. Tev vajag tur? Man vajag tur. Tātad, kur? Tur, starp tā mājām man vajag. Neredz, man vajag tur. Nu, bet tas arī aizies, tur smagais ir tur ierās. Bet vai es no šīs joslas drīkst griezties jautājums? Nezinu. Nu, reku 1, 2, 3. Es iestājos savā joslā. Избрал определен крустою. Es drīkst tā griezties. Tad aiziet tur. Viss ir kārtībā. Tu redzēji, kā te izdomās? Te aplis aplī, aplis aiz apļa, aplis uz apļa. Bet tad ir aplī, vēl ir luksofora. Aplī vēl luksofora, tas ir viens. Un otrs, kad aplī var arī iebraukt pa vidu, izrādās. Ir kāda gumija koka smuki. Un kā es saknēju? Tā ir džungļos. Esam Valencijā, un te tāds kaut kāds modernais centrs, var apskatīties visādas modernas ēkas, izstaigāsim, paskatīsimies. Kaut kāds baseins ir, bet peldēties nevar, apmēram tā, bet, īstās jau smuki, jā, te tā baigi sataisīts, visam izstaigātās ēkas, apskatīsimies, kas notiek. Atradām parkingu, diezgan vienkārši. Tu pēc tam aizbrauksim arī uz Vecpilsētu. Bet jā, skaisti tā. Cilvēki staigā atpūšās. Policija stāv un apsargā mums. Reku Ērika iet un reku stāv policijas onkuļi, kas apsargās arī Ēriku. goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my
my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm homeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Reku vēl viens augstā. Reku. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart. Valencijā pašā pavizināties ar kādām laiviņām. Avīda basēnā arī cenas baigi sakarīgās. 5 minūtes ar elektrisko. Manai 10 minūtes ar elektrisko 5 eiriši. Of every day, keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you, fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. Oh. Nu, skaisti jau tā Valencija. Izstaigājām, paskatījāmies. Mākslas pilsēta, tas ir tikai mākslinieki, ja mēs kā tiksim. Nu, baigais ne mākslinieks, man tur tā. Bet, nu, meitenēm jau patīk, meitenēm māksla patīk. Tā. Izbraukt no apļveida krustojuma. Kāds skaists gumijkoks. Jā. Pie tā mēs arī paliksim. Viens smējās, otrs. Ceļojuma. Kura diena? Tā rīt ceļojuma 14. diena. Un bērnos izpaužās viņas slimības. Nu, Stress vai stress? Jā. Rādio mums mašīnā nevajag. Bet 14 dienas nevienam nevajag rādio mašīnā. Kā mums ir 4 radiostacijas? Braucam uz Barcelonu. Netālu no Barcelonas. Mēģināsim atrast kempingu. Nu, pareizāk sakot, braucam uz kempingu, ja neatradīsim, nu, kempingu meklēsim palikties, nu, ar palikšanos diezgan sodīgi. Bezmaksas palikšanos. Tā kā visdrīzāk, kad ņemsim kempingu. Mēs 2 naktis bijām free. Paņemsim kempingu. Bija 2? 2 naktis. Ja 2 smukiem ezējiem. Jā. Braucam uz Barcelonu. Izrādās, mēs jau veselu stundu braucam, ne uz to pusi. Tā kā? Nu. Respektīvi, braucam uz Barcelonu. Braucam. Sievis domāja paskatīties, nu, tā kā tuvāko benzīntāku, lai var pačurāt. Un šī skatās, ka mēs nebraucam uz Barcelonu. Kā nebraucam uz Barcelonu? Mēs taču braucam uz Barcelonu. Sāk makstīties tajā navigācijā, skatos, taču mēs nebraucam uz Barcelonu, jau veselu stundu kā nebraucam uz Barcelonu. Un izrādās, kad es tur tā kā stāvēju stāvvietā un liku nākamo maršrutu, uz kurien jābrauc. Es no sākuma papētīju, kur es biju iepriekš punktus salicis, ja? Un es biju tādā Mursijā, bija atradis tādu foršu apstāšanās vietu.
kas galīgi nav pa ceļam. Ja tas būtu bijis pirms Valencijas, jā, tas bija pa ceļam. Un es tā, nu baigi foršā vieta bija atrast, jā, nu viss kārtībā. Nu, un man viņa kaut kā automātiski arī palikās. Es uzspiedu sākt, tā tad sākt. Bet īstenībā es biju atrasts pavisam citu vietu. Bet nav būtiski, mēs tagad stundiņu pabrauksim apakaļ. 100 kilometriem. 100 kilometrus liekas nomalcām. Tu viņš būs 200. Nē, nu, prom apakaļ sanāk. 200 kilometru kāju. Bet nu neko. Pirmo reizi. Pirmo reizi. Kopš mēs braucam. Pirmo reizi nokļūdījos. Un nokļūdījos varbūt pat tāpēc, ka es šobrīd braucu pēc vienas navigācijas. Nevis es parasti lieku 2, bet šoreiz uzliku 1. Tāpēc, ka man otrai navigācijai nav ielikt bezmaksas ceļu. Jā, tā būtu sākus bļaut. Tā būtu sākus liekt, jā. Kad nav, kur tu brauc, es viņu būtu izslēdz droši vien ārā. Pēc tam būtu domāju, kāpēc viņi izslēdz ārā. Jo es sāku skatīties, kāpēc, kad kā uz Barcelonas pusi minēja, kad jābūt līdzenākam un tā, un tie kaunti ir un ir skaisti. Braucam apkārt uz Portugālu. Man tā iepatīkās Portugālā. Labi, šis jautrās nots. Šo reportažu mums beigsim. Pieslēgsimies, ka būsim... Kāpēc pareizā virzienā? Pieslēgsimies, kad būsim kaut kādā jau guļvietā. Alevdēči. Nu, tu tā lēnākai pagaidi. Nu, tādā foršā vietā atkal nolikā mašīna. Nu, redzēsim, ejam pataustīt ūdeni. Te baigie putekļi balti, ne? Šeit arī pat, ko ir braukuši, te arī var mašīnu likt. Es gribēju šeit nolikt. Te ir pārāk zālains. Zālains? Tur ir normāli. Ko jūs strīdaties? Labrīt. Labi Nenoskūjies. Bārdi, kalvi, tālu. Teicu, ka tu noskūsies. Es ticu, ka es noskūšos tuvākajā kempingā. Kemperī? Nihera себе tu aizlidoji garām. Un, nu, ir tā, kad... Mēs cenšamies attālāt no tās pilsētas Valencijas. Braucam. Tagad otrais mēģinājums ir braukt tuvāk Barcelonai. Līdz Barcelonai ir 310 km, jābrauc mums ir 3 stundas un 10 minūtes. Respektīvi, mēs vidējais mūsu braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Kas pagaidām par to pat neliecina. Bet ne par to es stāstu par to, ka braucam uz Barcelonu. Pamodāmies, pabrokastojām, vakar aizgājām nomazgāties siltajā ūdenī. Tur, it kā varēja peldēt, bet tur tā ieiešana tajā ūdenī, tāda bišķi strjomīgi, tāpēc arī tikai, nomazgājāmies tā, ar ļoti rīktīgi tādā dušiņā. Forši tagad tādi svaigi, laimīgi visi, jā, braucam uz Barcelonu. Aiz borta 23,5 grādi pagaidām, pa nakti bija pavēss, tā vien brīdi pat. Mēs tur tā nakšņojām, tur atbrauc viens tā kā kemperīts arī vēlu naktī, kaut kur pusē vienos viņš tur ieradās. Mašīnai signalizācija darbojās? Nezinu, kāpēc mašīnai pa nakti ieslēdzās signalizācija. Man bija 2 minējumi, viens minējums bija tas, kad man bija tur nostiprināts tā vāciņš, un viņš nokrita varbūt no tās sitienas signalizācijas, domāju, ka kāda zaglis ir pienācis klāt, un tad viņi sāk gaudot. Otrs variants var būt arī akumulātors bišķīt straujāk pasēdās, kad ieslēdzās, teiksim, leduskapis, un viņš domāja, ka tas ir slikti, un arī tad mēdz nostrādāt signalizāciju, iespējams, bet tas variants. Bet to mēs redzēsim nākamajā naktī, vai ieslēgsies vai neieslēgsies signalizācija.
Kaut kā tā. Labi, tad mēs braucam un tā jau Pārraidi no Barcelonas turpināsies. Atā. Nu ko, 3 stundas ir aiz muguras. Pēc izbraukšanas esam Barcelonā. Diezgan forši atbraucām. Strauji tā forši tā, man patika. Un tagad ir tā, kad iebraucam Barcelonā, es vienreiz aizbraucu ne tai ceļā, otrais ne tai ceļā. Nu, tur tie ceļi krustām šķērsām, var paskatieties uz. Tā, kur jau bumbu spēlē. Jā, var bumbu spēlēt. Varbūt paskatieties uz šito te apli. Tas ir, pipets. Un es tāpēc aizbraucu garām, vienreiz garām, otrais, un kā Džeks man paši spēlē. Nē, nemīl. Nu, un jā, un es aizbraucu. Tas liecina par to, ka esam Barcelonā. Nu tā tad, vienreiz nobraucu garām, otrais nobraucu garām, jā, un dēļ tā, 9 km vietā iznāca, ka man nenobrauc kaut kā 12 km no policija man aizmuguras. Policija ka brauc, kaut ko viņi tur atkal grib. Viņš laik brauc ar ieslēgtām un tām vāku, bet kurš nemirko, deg vienkārši. Un ne par to es stāstu par to, ka Barcelonā kļūdīties ar pagriezieniem, tas ir dārgi, tas ir klāt minūtes 5 līdz 10 pa 1 kilometriņu. Bet nu ok, tagad es uzgāju uz pareizo ceļu, braucam atrast parkingu un novietot auto. Un tad jau pauzāsimies. Kur ir priekšā? Erika, kur tev vēstures stundās geogrāfija nebit kur. Šī katedrāla noteikti tiek minēta. Kas viņu cēls? Tas, kas uzbūvēja... Da labi. Kas tad tas? Efektūra. Nē. Es nezinu, kas ir. Vai, kam būs vēsturnieki? Katoļu baznīca Barcelonā, Katalonijā, Spānijā. Tās arhitekts ir katalonīšu arhitekts Antonio Gaudí. Arhitekts. Arhitekts, jā. Apli, 3. izēja. 2010. gadā novembrī Romas pāvests Benedikts to iesvētījumu pasludināja par mazo baziliku. Mazo baziliku? Baigi maziņā nav. Svētā ģimenes baznīca viņa saucās. Romas katoļu baznīca, loģiski. Mantojums 1969, neskapēc 1984. Celtniecības sākums 1882. Viņi nevar pabeigt. Un kurš ir tagad 2023. 1882. celtniecības sākums. Viens no apmeklētākajiem objektiem turistu. Tas ir viens no loģiski plašāk pazīstamiem Barcelonas simboliem. Lai arī tā nav pabeigta, 1987. gadā baznīca tika iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Pēc 200 metriem griez pa kreisi. Svētā ģimenes baznīca bija plānots pabeigt 2026. gadā, 100 gadus pēc Gaudī nāves. Viņi tā kā plāno, tas vēl 3 gadiņi palikuši. Tad būs 100 gadu pagājuši pēc Gaudī nāves. Taču Covid pandēmijas dēļ pabeigšanas datums ticis pārcelts. Tad viņi rauj augšā, lai pabeigtu, bet iekavēs. Saproti? Paldies par lekciju. Bet kas tad viņu sāka? Es nezinu. Tam nav būtisks nozīmes. Es uzzināšu. Kaut kad jau tur zinās. Ko, ejam uz kaut kādu tur baznīciņu. Mēs izdomājam, ka jāizmanto Google jaunā opcija. Tur rāda uz ielu un viņš tā rāda, uz kurien jāiet ar tādām bultiņām. Ja, piemēram, pagriezies šitā, viņš saka, reku tev tur jāiet, vai tur jāiet, ja? Mums ir tur jāiet pāri. Nu, kaut kā tā. Kur ir tā ometā?
Te jau redzam kāds pāris vīriņus, kas šitā te metāls vadā ar ratiņiem. Stums kaut kāds nopīžos. Džeiks muzikants laikam. Pie baznīcas vēl toleti. Kā tu atradi? Kā tu atradi? Tas rakstīja veicē? Pagāja? Maps? Wow! Es tik tālu neaizdomājos. Es rakstīju latviski toaleti. Te tev Rīgas centrāla stacija. Nu, apmēram tā arī bija. Kas te ir? Kaut kas kamerās ir škai. Arī kaut kā trolu tālumā. Tur būvējās tālumā katedrāli. Un te ir autoosti. Un šeit ir divi draugi. Tie ir divi draugi. Rokās sadevušies iet. Ko tā mēs te vazājamies pa Barcelonai uz katedriāli. Te var apstīties, kā te izskatās. Tādās plašās mazās ieliņās. Tad ir cilvēki dzīvo. Kā makal garšīgās vīnogas. Kā nomazgājam? Šitā mēs nomazgājām centrā, Barcelonas. Ļoti garšīgs vīnogas. Evo, tu man dod odiņu. Skaties, iepilnē. Bez kauliņiem. Baigi labās, baigi labās. Šitā katedrāle, jā, tipa. Tā viņa te izstāstā. Jā. Ir okei. Un šitādi tā būtiņa izstāsta. Diezgan iespaidīgi. Nu, tāpēc gribēju šeit arī atbraukt. Nevar izvēlēties kādu automašīnai nomozīmi uzvest. Varbūt jūs varētu man ieteikt. Bet tā kā noslēdzos uz šito varbūt. Nu kaut kādu vienu jāizvēlās. Iesakiet, kur būtu tā kā labāk.
to esam nonākuši Barcelonas pludmalē, vienā no slavenākajām pludmalēm pasaulē. Te peldās visādas slavenības, bet mans mērķis ir ieraudzīt. Te ir tā kā skulptūra, tāds zivs, vēl kaut kāda arta objekta, un tad gribu redzēt to zivi. Vairāk kaut kādi visādi šitie te populārie bildējās pie tās zivs. Tā esot Ahriņēna Kruta štela. Mēs ejam skatīties, kur ir zivs. Re, kur ir tās zivs. Man vajag tur bildi. Ar šo zivi man vajag bildi. Šitas ir, ko es gribēju redzēt, jā. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let it go. And you let it go. Pabridāties, ļoti silts ūdens. Meitene. Skaistā tādā pludmalē Portugālē. Jā, un tāpēc arī mēs braucam no šejienes prom uz nākamo naktsmītni. Iespējams ar peldēšanas vietu, iespējams nē. Bet braucam. Un ko atbraucam uz vienu kempingu atkal. Tāpēc, ka te ir basēns, un Alis grib basēnu un nopeldēties. Šeit izstāst tā. Mums te iedalīja šitādu vietiņu. Tīri nekas. Vakarā saulīt norietēs, būs ok. Te būs, kur galdiņu uzrakstēt. Nu, forši īstenībā. Tagad tā, šonakt atkal kempingā 38 eiro. Ir ok. Tā, neesmu rādījis nekad, kā mēs iekārtojamies. Mums ir augšā ir būda. Šeit, protams, trepas, te mēs tā kaut kā mantas izvietojam. Šoreiz pažāvām šeit bišķīt veļu. Te mums ir galdiņš. Tā esam ēst. Gaļi te būs lītiņi, te mēs uzgatavosim. Var uz galda likt lītiņi. Alis lasa grāmatu. Un te mēs tā sēžam. Nu, tā mēs parasti cenšamies tā iekārtoties tādā dieva austiņā. Nu, tā kā tā. Ērika nomazgājas kartupeļus, tūlīt sagriezīs cepšanai. Tā kaut kā uzcepsim kartupelīšus, gaļiņu, uztaisīsim salātiņus un būs ok. Tā mēs te strādājam. Nācām kempingā uz restorānu paēst saldējumu. Tātad, šitas ir siera saldējums. Nē, reku. Medus ar biespiedu. Medus ar biespiedu. Viņi teica, tur tā, tas nav īsti siera saldējums un tā, tas tā negaršos, ja? Ķipa, cheese ice cream tas ir. Cheese ice cream tas esot, bet nu garšīgs īstenībā. Un šitas ir sezonas auglis. Augļi vai auglis? Augļi. Sezona fruits. Tas nozīmē, ka šajā sezonā ir šāds auglis. Nogrieza arbūza gabalu atstieku, ja? Es klasiski paņēmu, kur nevar nokļūdīties. Sezonas dzēriens alus. Bet, nu, neko vismaz, zin kā, izvilku ārā savējos no ikdienas rutīnas un no tā. Šīs jau bija sataisījušas krākt un šņākt. Nu, vat vismaz redzēju. Tagad var pasēdēt, paēst. 15. diena ikdienas rutīna jau. Jā, jau viņām jau šitā te viss ir. Nu, izdomāju, nu, davai parādīšu, ka, nu, var arī apēst sezonas augli arī restorānā. Karoči tēma šitādi. Kas? Meloni
melonu veselu mašīnā. Mums melonu vesela mašīnā. Ar būs. Jā, ne par to es stāstu par to. Nu, ģimenei jābūt kopā, jāturās kopā. Stāstiet par to, ka Latvijas restorāna servis nepārspēja nekur neviens. Nē, tur jautājumu nav. Tur cerot un... jā, viņi pat galdu nenoslaucīja. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Nu, es varu beigt tās muļķības, ko jūs tur darat, filmēt.